Vai zināt, kāpēc ir tik grūti uzlikt robežas cilvēkiem, kur ir mūsu dzīvēs, ne tikai cilvēkiem, arī lietām? Kā jūs domājat, ja mums nav robežu un ja mēs neievērojam savas uzliktās robežas ikdienā, kādēļ citiem būtu jāievēro? Kā piemēram, ja es nevaru pateikt nē alkoholam, ja tomēr man gribās to cigareti uzpīpēt kopā ar draugiem un es nevaru pateikt nē, ja es nevaru pateikt nē cilvēkam, kurš man sāpināja, un es ļauju viņam kāpt pāri manai galvai, tad kādēļ vispār tās robežas ir nepieciešamas? Un bieži vien mēs apvainojamies, kad otrs viņas neievēro, kad otrs viņas pārkāp. Bet kā ir ar tevi pašu? Vai tu ievēro savas uzliktās robežas, savus uzliktos noteikumus, principus, lai tu varētu pieprasīt to no otra? Lūk, pirms mēs skatāmies tālāk, vienmēr ir jāsāk ar sevi, vai ne tā? Boundaries, robežas, sākas ar mums.